Trešās viesnīcas iet rakstīt dzejoļus tagad. Tā, lai viņi tur aiziet. Nākam pie pirmajiem māksliniekiem. Kas pa kursu lūdzu? Trešie pavāri konditori. Trešie pavāri konditori. Noformējams gar maliņu. Tā, tagad Ričardim tu pa diviem iedod lapiņu, vienam pārītim, otram pārītim. Kurš maz pārīt? Otrie pavāri blakus trešajiem, vai ne? Jā. Un dzejolis būs par ko? Jā, mēs skatāmies, mēs atbalstam. Pirmie B-vetiņi skaistākās ogas pasaulē. Gaidām dzejoļu tapšanu. Kāpēc jūs sarkani izvēlējaties? Tāds, lai labāk redzam. Tas ir vispār rozā, jā. Pati pēdējā rindiņa, Patrik, kur tu Wikipēdiju? Nē, Ričardam bija. Ričards. Autors. Tā, no autors vienkārši jāraksta. Un tālāk arī mēs esam jāraksta. Mums pašas vajag. Un tā dzejoļa pirmās rindas. Jā. O, kas tā notiek? Pie grāmatām savām man jāķeras ir māt, skolas laiks sākas jau, septembris nu ir klāt, pareizi? Otrie pavāri, konditori. Vai šī somiņa arī tajā kompozīcijā? Nav, jā? Skaidrs. Kas būs par dzejoli? Skaidrs, rakstīsim. Nu, audzinātāji tapa dzejolis līdz galam jau ir. Jārobildējās, būs lasam kļūdas. Saule pa vidu. Mati, nāc vietu pie zemētē. Aigars arī pielūkjās te priekšā. Tagad mani arī tad. Es gribu, vai? Audzinātāji arī atlidoja. Ai, es krītu. Ir, labi. Tas raksta vajag kūrdarēt. Nē, vajag, mums vajag apšai pat redzēt. Parāda. Tūriņā. Nu, nolasi lūdzu dzejoļu sākumu. Kas tur ir? Tas ir ļoti svarīgi, laikam kļūt mazam, lai augstu liels. Paldies! Un kāpēc jums krita izvēle uz Imantu Zieroni? Man patīk Imants Ziedonis. Man arī patīk. Ieskaties rudenim acīs. Nu, kāds dzejolis taps jums?
Viņš kā atnāca beigās. Mēs paši izdomājam. Jā. Izdomājam. Patīkams darbs. Nu jā, bija pirmiem, tagad ir otriem. Panāk malā no mums. Jau lapa. Pirmie pavāriņi. Meža norā slēpjas skola, rūs gan sārtām sienām. Būs vēl turpinājums, ja? Jā. Labāk nezinām. Pirksti. Pirksti. Tur kaut kas sajūt pirksts, tur ir kaut kas. Nāc tuvāk, nekožu, netur rokas priekšā. Sadāk domās, ka Dīzlis maida, vēlreiz, Dīzli. Tu neiemanās. Kursa vecākā ēda ābolu. Jā. Pēc labi padarīta darba.